Nosauc man lūdzu 3 lietas, ar ko tev saistās Staro Rīgas festivāls. Pirmkārt, tā ir daudz gaismu. Visapkārt ir tumšs un pēkšņi ir gaisma. Tas noteikti arī ir augstums. Parasti katru gadu tas ir novembris un tās ir augstas lietas. Un tā ir pastaigi kopā ar saviem cilvēkiem, pastaigi par Rīgu, kur beidzot varbūt pārāk daudz cilvēku, kad ir lielākais, teiksim, masa, bet arī pat laikā var arī atrast kādas klusākas vietas un interesantākas objektus, kas arī klusumā un mierā. Saki, no visiem gadiem, kas tev tā atmiņā ir palicis saistībā ar Staro Rīgas festivālu, kādi objekti vai mājas, kas ir izgaismotas, vai varbūt kāda instalācija? Vislabāk, protams, atmiņā ir pagājušais gads, jo tas bija viskuplākais, bet no iepriekšējiem gadiem vislabāk ir paticis šis te skaistais Atlants, kas tur zemeslode, kas bija izgaismots, jo parasti viņam ej garām, viņi neievēro, bet kad viņš bija tiešām izgaismots, tas bija kaut kas, ko tu vari atkal apskatīties, kas atdzīvojās kāda detaļa no Rīgas. Saka, vai jūs piedalīsieties šogad Staro Rīgas festivālā? Jā, mūsu birojs jau ir diezgan gaišs šī laikā, bet, protams, gribās vēl vairāk. Un atdzīvināsim vēl kādu daļu no Brīvības ielas ar kaut ko interesantu un nākat skatāties. Tad Brīvības iela būs jūsu iela, kas tiks izgaismota? Nu, ne visa iela, bet starp Brīvības gatvi un Brīvības bulvāri tur mēs būsim, jā. Aha, varbūt ir konkrēti, kuras mājas tās būs? Tā būs Sikst birojs, kas atrodas pie viesnīcas Latvija. Tātad ļoti labi redzams gan no Brīvības pieminekļa, gan no ministra kabineta. Tā kā nāciet skatieties.